viņš bija atklāts pie mums, es viņam domāju, un viņš teica, ka tā traģiskas nu, ļoti labi, es viņas tik daudz tās augstamat vecums. Viņi redzējuši un viņi atbalsta to ideju, atbalsta to darbu un tas arī tā mīļa. Paldies, ka jūs tā darat, ja финансовым смысл, И сколько самоуправления? Государство все перекладывает на самоуправление. Ну, допустим, самоуправление 5-6 человек, а у государства больше 700 человек. Поехали. Какой натурал, да? Ты не собрал? Молодец. Как говоришь, ты разговаривал liela un daudz vietas. Labdien, cienējamās dāmas, godātie kungi, visi ieinteresētie. Mūsu preskonferenci es gribu paziņot paatvērtu. Es gribu arī atvainoties par to, ka mums varbūt nebūs tā kā vienmēr. Tad, kad preskonferences mēs rīkojam pirmo reizi savā esamībā, savā mūžā, mēs esam uzdrošinājušies runāt, un tam ir bijis garš ceļš, lai mēs varētu uzdrošināties. Es gribu izteikt lielu pateicību cilvēkiem, kas arī uzdrošinājušies un atnākuši, jo pēdējā brīdī man ir zvanījuši daudz cilvēki, uz kuri mēs esam atbalstu cerējuši, bet ir atteikušies un nepiedalās šī pasākumā, ko sauc preskonferences. Es gribu iepazīstināt jūs ar mūsu jauniešiem, kas piedalās preskonferencē un varēs atbildēt uz jūsu jautājumiem. Un es teikšu tikai vārdu un teikšu bērnam, no kurien viņi nāk pansionāti. Sāksim no Igoriņa. Igoriņš bija Lielplatūnas Lielplatūnas specinternāta skolā un bija nosūtīts uz pansionātu Īli, psihoneļoģisko pansionātu. Šobrīd viņš ir šeit. Tas ir Sandiņš. Viņš ir no Rudzātu bērnu, Palsmanu un Rudzātu bērnu namu, un bija nosūtīts uz Ventspils, uz pilsētu, kur viņš ir piedzimis, un ievietots vecļaušu pansionātā.
Te ir Aigars, kas ir no Stikla bērnam. Un Žēlsirdības māja, viņš jau ir bijušais klients, bijušais skolnieks. Šobrīd viņš dzīvo no centra atsevišķi ar savu ģimeni. Un mēs viņu lūdzām, un viņš arī atsaucās pastāstīt, ja būs tādi jautājumi, uzdot arī viņam. Gita ir no Liepājas bērnam un no pansionāta Ziedkalne. Žēlsirdības mājā atrodas jau no Ziemassvētkiem. Tad ir mums Vitiņa, kas ir no Liepājas bērnama. Principā tie bērnam bija ļoti daudz, bet pēdējais tas bija Liepājas bērnams un pie jūras psihiatriskā slimnīca, kur viņi bija piedeklarēti 5 gadus. Tad ir Ieviņa, kas ir mācījusies Stikla bērnamā, un šobrīd viņi ir bez pajumtes. Tad mums ir Raitis, kas ir mācījies Stikla internāta skolā, un pie mums atnāca uz Žēlsirdības māju kā bezpajumtnieks, bez dokumentiem. Šobrīd viņš dzīvo mūsu centrā un saņem tos pakalpojumus, kur ir tas modernais vārds integrēties sabiedrībā un tālās iemaņas. Jo tā ir tas trūkums sociālās iemaņas. Tas ir iemesls, lai jauno cilvēku pēc bērna iemaņu trūkuma dēļ. Principā mēs par to domājam sen, bet viņš ir šobrīd tik sasāpējis, ka mēs nolēmam informēt sabiedrību par to, ka mūsu valstī pastāv problēma. Tā nav Ventspils pilsētas pašvaldības problēma. Tā ir problēma, kas pastāv valstī. Šobrīd 700 cilvēku stāv rindā no bērnamiem, lai varētu viņi iziet no bērnam, sasniedzot pilngadību, un lai viņus varētu ievietot psihoneiroloģiskos pansionātos, ir milzīgas rindas, un tās rindas ir 2-3 gadu garumā. Mēs esam tie, kas uzstājamies ar iniciatīvu šito problēmu mazināt, lai jaunieši, kuri gaida rindu uz tiem pansionātiem, tā rinda būtu mazāka. Es negribu teikt, ka visi 700 cilvēki, kas stāv rindā, ir gatavi dzīvot sabiedrībā bez cita cilvēka palīdzības. Bet to, ka šie jaunieši arī ir spējuši un pierādījuši to, ka tas ceļš, ko mēs esam uzsākuši, tas ceļš, ko mēs jau ilgus gadus darām, viņš nes pozitīvus piemērus. Viņš 6. gadā, pagājušajā gadā, mēs esam izlaiduši dzīvē 9 cilvēkus, kas aizgāja patstāvīgi dzīvot. Veido ģimenes, ir mums kāzas, 2 bijušas, kas ir atraduši algotu darbu, kas ienākās 2. grupas invalīdām mūsu valstī. Viņi saņem invaliditātes pabalsts, viņi saņem apgādnieku zaudējumu pabalsts. Visi tās garantijas viņi saņem. Pierāda sabiedrībai, ka mēs esam citādāk. Jā, mēs atšķirs visi, ka mums tāpat sāp, mums tāpat interesē, mēs tāpat gribam veidot ģimeni, mēs tāpat gribam man vajadzētu likt priekšā ne tikai mūsu jauniešiem, bet arī cilvēkiem, kas ir atbraukuši vai kā lai mēs varam to piefiksēt, lai žurnālisti varētu uzdot jautājumus. Man patiešām tāda saraksts nav, bet žurnālisti gribētu uzdot vai kādu centru viņi pārstāv. Vai tas būtu ērti? Mēs tā varētu izdarīt. Saprātīgi pietiekamā mērā. Mēs bijām domājuši
kad viss šī situācija, vismaz ar šo vardarbību bērnu iestādēs, ir Bērnu aizsardzības inspekcija, valsts ir pārņēmusi savā paspārnē uzticības telefonu. Mēs bijām, ir arī tādas bērnu iestādes, kurās bērniem tiek darīts pāri. Un tad man ir jautājums, mums pat laika pašlaik ir projekts, ko atbalsta. Mēs arī esam atbraukuši šeit, lai viņiem runātu un mēģinātu noskaidrot, ko varētu palīdzēt. Paldies. Es laikam par garu, bet es gribēju teikt, ka mēs... Kā viņam šobrīd iet? Ko viņi ir iecerējuši savā nākotnē? Un cik viņi ir laimīgi vai nelaimīgi šobrīd? Un ko viņi, kā viņi var būt tie insā palīdzēt? Lūdzam, ieklausieties tais dzīves stāstos. Lūdzu, lai viņam kaut kas mainās. Un šitas traģiskais gadījums, kas notika Alsungas pansionātā, kur aizgāja bojā arī jauni cilvēki. Un es domāju, ka starp viņiem arī bija tādi, kurus var iemācīt, kā rīkoties ekstremālā situācijā un kā viņi varētu paglābties, ja varbūt, ka viņam būtu tas mācīts. Un man ļoti žēl, ka viņi dzīvo tik tālu no pilsētas, ka viņi dzīvo mežā, ka tur nevar uguns dzēsai sniegt palīdzību. Un nav tā, ka mums nav speciālists, kas grūtā brīdī, un mēs nevaram kā brīvprātīgi sniegt palīdzību. Mēs ir pieraduši nevalstiskais daudzreiz neprasot atalgojumu sev. Informācija, ka pašreiz viņi ir bezpajumtnieki. Vai jūs lūdzu nevarat pastāstīt, kāpēc jūs aizgājat, vai jūs pabeidzat to skolu, un kāpēc jūs tagad esat bezpajumtnieki? Paldies! Drīkst sēdēt, vai? Jā. Jo skola aizgāja, prom tam dēļ, ka man taču tomēr 7 izturējās. Viņi izturējās apdužoju man sīt, dēļ viņiem uztur. Es sakot kaut zaudē. Kas tu darīji? Es skolnieku pašu. Vai jūs informējat par to pasniedzējus pedagogus, jeb audzinātāju? Jā, es biju vairs pie direktora, pie skolas trenīts un atbildīgāk, kas ir būt par to visu. Tā viņam aizrāda, viņi teica, ka tā nedrīkst darīt. Ja tā darīs, tā lai aizies no skolas, arī būs kāds sots viņam. Bet pēc tam kaut kas mainījās? Kāds laiks uz pagaidu mainījās. Un turpināja savs pats atkal. Un kad tas bija? Sen tas bija? Tas bija senāk. Cik gadu atpakaļ jūs aizgājat no turieni? Ko ir gadu? 8 gadu atpakaļ. Kā sauca direktoru? Kā sauca turienes direktoru? Tu atceries? Un visu šos 9-8 gadus jūs esat bezpajumtnieks. Un kur jūs dzīvojat visu šos gadus? Uz ielu, kad draugu aizgāju. Tur vajag palikt. Tev ir pa tēvu, pa māte aizgāju. Ir arī? Un apdrošināšanas centri ietev ir maz istabi, apnesies. Tev padēvu kādu laiku un vajag prom tur. Tu pasaki, kur tu tagad esi piedeklarēts? Kur tu tagad dzīvo šobrīd? Šobrīd es valsmas dzīves Žasrus māju. Es te pa gadu. Viņš šobrīd Liņķis stāv dzīvokli rindā, pasis, absolūti nekāda dokumenta, kad viņš atnāca pie mums. Viņš dzīvo tad Malkšķūnī, ja? Bet, šobrīd viņš sāk strādāt subsidētas darbvietas un visas sociālās garantijas viņam nokārtotas un arī 32. stāv rindā uz dzīvokli. Kam bija jādod viņam apliecība pasta dzīvoklis? Kas ar to visu nodarbina?
Es vienkārši, viņš atnāca pie manis ar zīmīti uz tādu papīru, bet uzrakstīt, es viņu arī saglabāju. Taņa lūdzu palīdz šim puisim. Un viņš bija atsūtīts no sociālā dienesta. Mūsu sociālās pārvaldes, jā. Tad tajā brīdī strādāja Ārija Lakševics, un viņi to puisi vienkārši atsūtīja, jo viņi neredzēja laikam, kur viņu likt, bet viņš dzīvoja uz ielu, nāca ziema, un bija augsts, un viņš atnāca pie mums, mēs viņu pieņēmām, un tad kārtoja viņam ir dzimšanas apliecība, ir pāsts, ir invaliditāte, ir visu rindā jāstāv, jābūt deklarētām. Un tamdēļ man viņi visi piedeklarēti, lai dzīvokli rindā cilvēku uzlikt, viņam jābūt patstāvīgas dzīves vietas deklarēšām. Vai pagastiesai, vai tur kaut kas būtu šajos likumos mainījies. Tātad iznāk, ka ja tas nenotiek un ja šie audzēkņi ir tik tiešām diezgan daudzi bez pajumts un ar neatrisinātiem likteņiem, tad izrādās, ka šie cilvēki nepilda šos savus pienākumus. Faktiski katrā atsevišķā gadā. Bērnzīmes viņam nav iespēja dzīvot ģimenē, bet status bārens viņam nav. Mums vēl viens ir tāds Alberts puisis, kam arī viņš nodzīvoja 12 gadus tiklu internāta skolā, man tā teikt. Viņš nevarēja, jo tur viņam bija cita ģimene un cita apstākļi, un tas puisis šobrīd arī uz ielas. Mēs domājam, ka viņš šodien atnāca, bet, laikam neuzdrošinājās stāstīt. Tur jau Mēs no skolas aizgāja. Tur un tad es aprunāju, es mogus un mazākās klasēs tur arī apzaga. Ja tu pastāst, kāpēc tu bez dzīvokļies. Nestāst, ja tev sāp, nestāst visu. Tad pastāst, kāpēc tu aizgāji un tev nav dzīvokļa. Kāpēc tu dzīvo uz ielas šobrīd. Tev tā prasība. Kur tev piedeklarēja? Akstīgākās puses pagastā. Kas tā pa mārtām? Tur var dzīvot? Nevar. Kāpēc? Tāpēc, ka tur nav metodas. Nekā īpaši. Kas tur dzīvo? Tā māja kaut kā dzīvo? Manai ir vīrs. Man augstās. Māma arī? Māma aizgāja prom. Ja tu gribi pie tā augstā dzīvot? Kāpēc? Tev viņš nepatīk? Viņš kaut ko te slikti darīs? Slikti nav darījis. Vienkārši tur nav tāda apstākļa, vēl var normāli dzīvot. Kas ir galvenais, kas tur pietrūkst, kamdēļ tur nevar dzīvot? Kas tev visvairāk tur pietrūkst? Kā ir visās mājās vai dzīvokļos, tur ir vānas istabas un tādas lietas. Un tur nekā nebija. Tā māja bija avārijas stāvoklī. Pedagogi pēc lūguma bija aizbraukuši uz to viņas piedeklarēto dzīves vietu un apsekoja. Un sastādīja apsekošanas aktu, ka tā dzīvojamā vieta, kur viņi tika piedeklarēti, viņi nav dzīvošanai noderīgi, derīgi, jo patiešām tur tolets nav ne iekšā, ne ārā, neko. Tur jāta lāpst uz mežu, piedodiet, un ne tur ir ūdens. Es vispār nezinu, kā tur tā māja ir ritīgi avārijas stāvokļa. Mums viss fotogrāfijas ir, un mēs gribējām caur administratīvo tiesu apsūdzēt lēmumu, Kulzas pašvaldības lēmumu, piedeklarēt tur to meiteni pie svešu vīriešu. Ja? Bet, te brīdī mēs to neesam izdarījuši. It kā rakstīts, ka no 2000. gada.
Bet tu tur nedzīvo, ne? Man tad rodas jautājums atkal, kuram būtu Taņas vietā jāpārsūdz šis lēmums. Kādam taču, kas stāv augstāk par šo Puzē izlēmušo instanci, kādam taču viņiem būtu jābūt iespējai Taņai griezties pie šiem cilvēkiem, kas ir atbildīgi par šo Puzes instanci, kas Puzē izlēma par to meitenes piedeklarēšanu, bet tiešām pie sveša viņai cilvēku. Jo es saprotu, ka tiesu lietas taču prasa advokātus un izdevumus un laiku galu galā. Kuram tad tas būtu jāapsūdz no valsts puses vai no pašvaldības? Es domāju, ka šeit jārunā par to, kas mums ir arī visiem zināms lielākoties, jā, ko nosaka likumdošana, ka par bērnu, kurš ir bijis ārpus ģimenes aprūpē, proti tā ir institūcija, vai arī tā ir aizbildnība, beidzoties šai aizbildnībai vai institucionālai aprūpei, bērnu nodrošina dzīvojamo platību, ja viņam nav iespējama atgriešanās iepriekšējā dzīves vietā. Šī iestāde? Pašvaldība nodrošina tātad ar šo te dzīvojamo platību un arī ar pārējām sociālajām garantijām. Nu, bet pašvaldība nenodrošina. Tikai tātad. Es nevaru atbildēt, kāpēc tā šajā gadījumā ir lēmusi Puze, jā, jo tas nav, teiksim, Ventspils pašvaldības bērns. Tātad viņu acīm redzot ir uzskatījuši, ka ir iespējama atgriešanās bērnam tajā dzīves vietā, no kuriem viņš ir nokļuvis bērnamā. Bet katrā gadījumā pašvaldība to dara, un es varu pateikt to, ka jā, Ventspils pašvaldība faktiski līdz pagājušajam gadam ir nodrošinājusi gandrīz visus tūlītās pēc iznākšanas no bērnamiem un no aizbildnības, jā, no pagājušā gada drusciņ nākas pastāvēt, teiksim, un pagaidīt šo te dzīvoklī, bet Ventspilī tas ir viennozīmīgi bijis atrisināts. Bet šeit, teiksim, labi, Ievas gadījumā tas ir bērnu nams un, teiksim, internāts skola, bet Raita gadījumā tā bija internāts skola. Tā nebija šī ārpus ģimenes aprūpes iestāde, un uz to, teiksim, šis likums neatsaucas, ka jānodrošina ir dzīvojamo platību, jo mēs zinām, ja tā tad internāta skolā iekārto pēc medpēdu komisijas slēdziena, un faktiski vecāks raksta šo iesniegumu, tātad vecākam bija visu laiku atbildība par bērnu, un bērns bez šaubām beidzoties apmācībai skolā atgriežas pie vecākiem, jā, tā kā tur, grūti pateikt. Bet es saku, tie nav Ventspils bērni, tā kā nevar atbildēt, bet pašvaldībai tas ir jāizvērtē. Давайте так, не будем превращать пресс-конференцию, да, в какое-то, значит, разбирательство. Есть, вот сидят, значит, дети-сироты, да, давайте будем задавать им вопросы. Конкретные вопросы. Мы исходим из чего? Буквально недавно были приняты, значит, социальные гарантии государства по отношению к детям-сиротам. Правила Кабинета министров 857, да? В котором активно в разработке этих правил принимал министр господин Баштекс. Вот поэтому давайте мы остановимся и акционируем все свое внимание, то, что этим детям не дало государство. Не надо никогда стоять на позиции доказывания своей правды. Мы будем говорить о своей правде, вы будете говорить о своей правде, мы никогда не придем ни к какому конкретному решению. Вот сидит Райтис. Значит, он был в Стыкле, в интернет-школе, да? Значит, у него 7 классов образования. Он не имеет ни специальности, ни работы. Кто в этом виноват? Почему не выполнены по этому отношению к этому ребенку, который учился, он же сейчас уже взрослый человек, почему не выполнены социальные гарантии? Кто в этом виновен? Статья 32 857 правил, там указывается, значит, что самоуправление отвечает конкретно. Раньше в 254 правилах там был еще детский дом, администрация детского дома. Сейчас в этих правилах там конкретно сказано, самоуправление отвечает за непосредственную интеграцию. Если кто-то не понимает, что такое интеграция, я могу объяснить в перерыве. Но если вы понимаете этого, не надо уходить от ответа. Значит, этот человек должен был, этот ребенок должен был получить уже заранее там подготовку такую, чтобы он мог свободно, значит, интегрироваться в общество, стать полноценным человеком нашего гражданского общества. Многие очень путают, значит, так говорит, Божий дар с яичницей, да, извините за такое выражение. Дело в том, что начинают говорить о какой-то социальной реабилитации. И этим ребятам социальной реабилитации никакой программы специальной не надо. Значит, их называют душевно больных. Конкретно госпожа Стака буквально в интервью, госпожа министр благосостояния.
Она что, не понимает, где душевно больные люди, а где лица, которые с интеллектуальной недостаточностью? Если она не понимает, значит, нужно ее подготовить, дать специальное какое-то образование, чтобы она разобралась. Эти люди, эти ребята, они обучаемые, есть такое понятие, они обучаемые. То есть их можно, вторая категория есть тренируемые, то есть их можно натренировать, их можно обучить. И они могут социально адаптироваться в общество, быть полноценными гражданами этого общества. Вот стоит о чем вопрос. А не разбирательство в каких-то социальных институтах, что мы делаем правильно или неправильно. Да? Вот конкретный вопрос. Почему в Стыкле Райтису не дали возможность закончить нормальную школу, получить специальность, чтобы он нормально пошел и работал? Почему? Давайте ставим на эту точку зрения. Насчет Евы. Ну, у меня слов нет, конечно. Я здесь не буду много говорить, но если кто-то хочет лично со мной побеседовать, я могу выдать всю информацию об этой девочке, потому что я готовил документы на суд и как раз по Еве. Давайте зададим вопрос себе, да? Вот у нас сидит председатель суда, Зайка Рудницкая. Почему этой девочке, согласно закону, после детского дома не выделили жилье? Ну почему? Кто в этом виновен? Сиротский суд, директор детского дома, кто? Министр, кто конкретно? Потому что в статье 32 там не определены нормы прямого действия юридические, нет механизма реализации, интеграции, непрозрачно, нет финансирования. Каким образом финансирование происходит, эта интеграция этих ребят в общество? Вот в чем вопрос. Давайте конкретно разбираться. А мы начинаем тут выяснять какие-то отношения. Если касаться уже других остальных ребят, которые здесь сидят, да, два человека, Альберт и Зина, которых здесь нет, они испугались, они не пришли. Они боятся. До сих пор они боятся. Вот там я специально вам представил в этих папке, да, личное мнение министра Баштекса. Он говорит, наши дети чувствуют себя одинокими. Давайте сходить с этой позиции. Я его поддерживаю в этом. Нам Европа указывает о том, что у нас нужно совершенствовать социальную систему социальной защиты ребенка. А мы начинаем какие-то дрязги разбираться тут межведомственные. Нам Европа говорит о том, что мы должны менять систему государственного попечения. Что у нас не работает институт приемной семьи, не работает. Этот институт опекунства не работает. 9 тысяч, более 9 тысяч опекунов, порядка 90% из них, это антисоциальные элементы, пенсионеры, которые зарабатывают на этих детях деньги. И это же все об этом знают. Почему мы не принимаем никаких мер? Программа интеграции этих ребят в общество, так называемый дом на полпути, она же не работает, эта программа. И государственные служащие это признают. А какие деньги затрачены на это? А разве работает система воспитания и обучения этих ребят в специнтернатах? Она не дает им уверенности в жизни. Это же как сам социальный институт, специнтернат, школа, да? Это же, то есть как социальная акция, это фарс. После специнтерната ребенок выходит оттуда без образования, без специальности. Ну, не будет здесь слова сказано, но у меня такая натура, я скажу прямо. Премьер-министр нашего государства заявляет, что у нас самые дешевые, красивые латвийские девушки. Откуда это все происходит? Это вот отсюда происходит. Мы их делаем дешевыми. Вот в чем вопрос. Куда они потом идут, эти девочки? Они идут на панель. И третий, самый важный вопрос. Я у одного директора детского дома, не буду говорить, называть здесь фамилию, но если кому-то понадобится, я скажу. Когда к нам они хотели привезти ребенка к нам на в наш центр, да, я спросил, а где же девочка и мальчик? Мальчик типа убежал, а девочка в психбольнице. Я говорю, а почему она в психбольнице? А вы знаете что, она не послушала воспитательницу, воспитательница ей сказала выключи телевизор, она не выключила. Да? И вот в наказание за это ребенка отправляют в психиатрическую больницу в Лепою. И так таких там много. Вот Альберт почему не пришел? Потому что его дважды, как в наказание, отправили в психбольницу. Это же грубейшее нарушение прав ребенка. Это подсудное дело, за это судить надо. Потому что психбольницу нужно заключать не по решению врача, не по решению
значит, какого-то там чиновника или государственного служащего, а по решению, значит, суда о признании его недееспособным. Если он кому-то или себе, или другим может причинить вред, только в этом случае его можно поместить в психиатрическую больницу. Это первый, так сказать, у нас такой вот выход в люди с ними. Вы поговорите с ними. Мы после пресс-конференции, вы можете остаться с ними один на один и поговорить с этими ребятами. Но я вам скажу, я этой проблемой занимаюсь с 82 года. И у меня душа кипит. У нас общество в Латвии, я не говорю, что там где-то что-то хорошо или плохо. Но я вам откровенно говорю, я занимаюсь этой проблемой очень серьезно, профессионально. У нас общество переполнено болью, детской болью. И то, что у нас с каждым годом социальные сироты растут, дети, вы представляете, дети при живых родителей, это признак болезни общества. О чем мы говорим? Можно вопрос, когда случай конкретный был, когда вы знаете, послали в психоневрологической больнице? Докладываю. Раз уж дело пошло, я вам прямо так заявляю. Директор Аута, я знаю, как фамилия ее? Силвия Юберте. Нет, Сильвия Юберте, а как фамилия директора? Липсне. Липсне. Директор Аусенского детского дома Аута Липсне. Когда это? Это было, когда они ее привезли к нам на это, где-то года 2, наверное, да? Но она сейчас и находится там. Она и сейчас там находится, кстати. В детском доме или... Нет, в психбольнице. Да. На каком основании? На каком основании она там находится, я хотел бы знать. Давайте мы всех туда пересажаем. Нет, теперь будет основание, потому что она так долго там находится. Нет, дело не в этом. Мне просто было обидно и страшно. У меня нет слов. 26 человек загорело в йоге, да, в этом пансионате. Вон сидит Янис, представитель церкви. Он знает, там Янис Писаревский, да. 6 лет там ребенок находился со стыклой. Только из-за того, что он не послушал директора. Опоздал на автобус. Янис, так или нет? Ты знаешь его? Он перезванивается с ним постоянно. Мы хотели этого парня оттуда вытащить. Они нормальные ребята, они могли бы приносить пользу государству. Почему мы их прячем в эти пансионаты? А я вам скажу почему. Вот сидит Айгар. Где он, Айгар? Вот Айгар. У него были 2 друга. Да? Один друг, значит, Улдис, и второй Янис Писарев, который в Сереге, да? А? Да. Родилась? Очень конкретное решение проблемы. Понимаете, нет человека, нет проблемы. Вот конкретно, да, конкретный пример. Значит, Айгара отсылают в Пилтене, они все инвалиды 2-й группы, все, и Улдис, и Янис, и Айгар. Айгар отсылает в Пилтене, Янис отсылает в пансионат, и Улдис отсылает тоже в пансионат под Елгаву. Почему? Отвечаю. Потому что Янису Писареву надо было получить квартиру в Венспилсе, возможности такой у нас нет, в самом благополучном социальном городе государства. Улдис должен получить квартиру в Риге, там нет такой возможности тоже получить. А почему Пилтене отправить Айгара? Отправляет, вы представляете, до какого цинизма надо дойти. Отправляет его к отцу, который убил мать, когда этому мальчику был 1 год. Вы останетесь и с ним поговорите. Мы говорим о каких-то элементарных качествах демократии, там, права закона и так далее, да? В 1993 году в Копенгагене были приняты критерии, значит, вступления на развитие общества в обязательном порядке. Должны участвовать не только свободные средства массовой информации, которые здесь присутствуют, но еще и должны участвовать общественность. Если общественность не будет участвовать, то никакого развития общества мы не получим. Здесь мы пригласили представителей церкви. Я глубоко убежден, что нравственной основой развития государства, значит, может быть только развитие стабильности личности и стабильности государства, может быть только христианская религия. Я сказал одну такую фразу, да, что там, где нет социальных институтов, допустим, центров социальной адаптации, социальные реабилитационные центры у нас есть там какие-то, так и так далее. Но вот там, где нет социальных институтов, цивилизация доказала это. Вы посмотрите, почему так мало, допустим, в ворах малых лет ребенок ходит с Кораном.
Вот мы Библию специально принесли, вмешиваться в эти безобразия, которые творятся с нашими детьми-сиротами. Задумайтесь, ребенок-сирота. Это наш с вами всех вместе взятых ребенок. И мы о нем должны заботиться. Может быть, кто-то плохо там будет решать вопросы, кто-то хорошо и так далее. Именно вопрос общества, не конкретно, допустим, какой-то организации, или какой-то там религиозной организации, или, допустим, сиротского суда, или, допустим, там, я не знаю, социальной службы и так далее. Это вопрос общий, наше общество. Давайте находить какое-то решение совместное, консенсус какой-то, выискивать, чтобы вместе, нас же много. Давайте сделаем так, чтобы эти дети себя чувствовали, не ущербными. Я не знаю. Последний конкретный вопрос. Где бы он сейчас был, вот сами, назвали трое группы, церебральный паралич. Где он сейчас был бы, если бы не было нашей общественной организации? Задайте ему вопрос. Nē. Nē. Nu, pēdējā man ir vairāk kursu, draugs, kurš ievieta Jelgavā kaut kādā pansionātā. Ašman Mārs, Uls Praulišs, Miķels Narvila un, tur viņi vairāk. Kāpēc viņi veci? Kaut veci viņi manos gados. Jauni. Normāli puikas. Kāpēc viņas tur liek? Es nezinu. Viņiem varbūt arī iestāst, tev tur dzīvoklis pienāk, tikai Zimba Pisrajā. Cik klases es beidzu 1 gadu ātrāk, varbūt 10, es nezinu, cik es beidzu. Viņam jau pirms tam bija teikts, ka viņam kultīgāk būs dzīvoklis. Nevis dzīvoklis, bet pansionāts. To, ko viņš nemaz nezināja. Viņi vienkārši aizved un ievietoja. Bet jūs visi mācījušies stiklu skolā internātā? Jā, no pirmās klases. Tu un draugi visi? Tie visi draugi arī nākuši no viena Baldons, arī bērnām, kur es biju. Tā arī viņas pārējās tur novitā. Stiklu bērnam vai stiklu skolā? Tas skaitījās stiklu palika skola. Maina. Tas nav bērni, tas bija skola bērnās. Stiklu internāta palika skola. Piemēram, Miķels gāja man vienā klasē. Viņš pat nepabeidz skolu, viņam bija vēl 10. klasē jāiet. Viņa jau 9. klasē nosūtīja, beidz jau 9. klasu un nosūtīja jau uz pansionātu. Tāpat vāciet, jā. Viņam vēl 2 gadi bija jāiet skolā, bet viņa jau ātrāk nosūtīja. Kā tu domā, par ko tur sūta? Tas kā tāds sots ir, ka uz turien sūta, vai otrādi? Taču viss valsts gatavs ir reizes, ir ko drēbes, ir ko, varbūt tas tā kā... Pa Miķeli es varu pateikt vienu. Viņa arī sūtīja uz, tā bija vēl Jelgavā tā Psihoneiroloģiskā slimība. Viņa gandrīz katru gadu uz turien sūtīja. Kāpēc? Viņš bija slims? Kāpēc viņš tur? Viņu uzskatīja par slimu. Bet viņš nebija slims. Normāls cilvēks. Viņš Viņš vairāk runāja pretim, vairāk neklausīja. Un tādā garā, tāpēc, ka tie skolotāji jau paši līdz tādā stadijā tos bērns novērš. Tev neesūtījusi to nabagu māju, tev esūtīja pie tēva? Ja? Nē, man ir dzīvoklis. Tagad tev ir dzīvoklis, bet... Nē, man ir jau Piltenē dzīvoklis. Es no Piltenes aizgāju projām. Tu mācēji dzīvokli, ka tev 16 gados iedēja dzīvokli. Kāpēc tu aizmuki un atstāji visu dzīvokli? Nemācēju dzīvot. Sākāt dzērējiem tur saistīties. Tā man tur durvis uzlauz. Kamēr es strādāju, tur dedzināju durvis, izzāgu visu, kas bija zogams. Es aizgāju projām. Cik ilgu laiku tu dzīvo uz ielas, kad tu aizgāji no Piltenes? No Piltenes es aizgāju, tad es dzīvoju 1 gadu pie tantes, un pēc tam es 4 gadu dzīvoju uz ielu, tad es satiku jūs, un 4 gadu pēc tam pie jums. Un jūs man palīdzēja palīdzēt tu dzīvokli, kā tu dzūras. Bet saka, lūdzu, tā, ka tev bija 16 gadi, tad tu dabūji dzīvokli 16 gados. Vai tas var būt? 16 vai 17, bet es nebiju pilngadīgs vēl. Bet tu kaut ko mācēji darīt, kā tu varēji naudu nopelnīt? Darbu man iedēja Piltene, kurtuve. Visādi šāds tādi darbi darīt. Ķieģeļi, jakrāmē bija.
varbūt kaut ko iepalīt malku zāģēt. Nu tā, ilgi es tur neķerpīju, jo uz mani sāk ēsties, un es aizgāju prokuratūrā. Cik tev tur maksāja? Tas ir nevaslēdz mēnesis. Pietika 2 nedēļu man jau uz turieni man sāk tie strādnieki uz mani ēsties, es aizgāju prokuratūrā. Pa dzīvokli es nemaksāju. Es nezinu pat, cik bija jāmata pa dzīvokli, bet es lielu parādu biju, lai piltenē. Godu man 35 invalidāli pašam jādzīvoja, un kā es varu izdzīvot, ja vēl pa dzīvokli nemaksāju. Vai jūs tagad pazīstiet kādus no tiem bērniem, kuri pat labam atrodas Stiklos? Kāds no jums pazīst viņus? Tur visi jauniņi, es biju, kad es biju pagājuši, tur nepazīst. Tur jauniņas es sagājuši. Sāk mācīt. Bet jūs nepabeidzat to skolu internātu? Es pabeidzu. 10 klases. 10 klases. Tad nebija 11. Tikai 10. Ja tur kaut ko mācīja? Nu tā, darīt kaut ko. Tur bija galdniecība un mēs arī to pa kalēju, kā mēs saucam. Ja, tur netiec, ka tur tev apmācīja, bet ko tev tur lielāko daļu lika no vecās mēbeles atjaunot, sanagu saskrūvēt un virškāds un cirkāds taisīt. Tā pārsvarā, lai tev apmācītu, vai mēbeles taisīt. Nē. Kad tu uzsāk patstāvīgu dzīvi, tu mācies sev zupu izvārīt vai katupeļu izvārīt? Es neko nemācīju. Pelmeņus izvārīt un makaronus nemāk izvārīt, var augsta ūdeni. Tā ir tā sāpe, ka izejot no bērnām... Jā, izlaiž no skolu, iedod 25 lati un dzīvo. Un kaut kāds drēbs un dzelžu gulti. To, ko valsts mani parāda, tas neviens neliekas zina. Ja man no 1 gadu vecuma māte nosit, man tas bija uz grāmatiņu naudai jābūt. Kur viņi ir? Viņi nav. Tas apgādnieks zaudējumu pabalsts nav nokārtot. Tā kā es pie Tāņas jau biju, Tāņa man palīdzēja nokārtot mātes naudu, kas ir 50 lati. Šobrīd pusē. Ko es tagad saņemu. To, ko valsts man vēl parādā, nav. Tatjana, bet jūsu kungs ir tādam, ka to jādod, un es uzskatu, ka bērnu ģimenes lietu ministrija ir valsts politikas noteicēji valstī, un tad mēs konceptuāli pie kā viņiem būtu pirmām kārtām tagad jāatcerās. Ну, скажите, по какому поводу вы лично приехали сегодня, да? На что вы были настроены, на какую беседу? Ну, я была настроена на беседу по поводу нашего проекта, который поддерживает Балтийско-американская партнератtiecību программа, чтобы найти способ, как уменьшить влияние в самоуправлениях протекционизма и всяких дружеских связей, даже коррупции, на решения, которые принимаются в отношении детей. И вот как раз под этот проект подходило то, чем Татьяна Бражник приехала к нам на прошлой неделе. Она приехала просить помощи Glābiet bērnus, с тем, чтобы как-то предотвратить насилие, которое продолжается против детей-сирот или детей, которые вышли из-под опекунства семьи, натуральной семьи. И поэтому это все было в связи с выступлением стиклинского ребенка из Стикли, что он сбежал оттуда, потому что к нему плохо относились. И я надеялась, что сейчас уже будет это сообщение лежать в полиции и в прокуратуре, и значит, что там будет вестись следствие, чтобы проверить эти факты это или не факты. Вот потому я приехала, потому что я узнала, что никакого такого заявления в полиции и в прокуратуре нет, и что единственное, что до сих пор проводилось, это поездка инспекции при Министерстве по детям и семьям, но в конце концов это не дело инспекции вести расследование.
Они могут делать проверку, но я считаю, что их обязанность была безотлагательно сообщить в прокуратуру, чтобы прокуратура проверила подозрение в нарушении закона, в том, что есть там насилие или нет против этих детей сейчас. А раньше вы слышали, что такие случаи были? Вы знаете, несколько лет тому назад мы проводили контроли. Это пока еще у нас были такие полномочия из Бюро по правам человека. Мы провели исследование в 29 школах-интернатах, детских домах, и мы раскрыли на самом деле, что очень много хороших учреждений. Например, в Красловском районе в Александрово там был жуть, что творилось против детей. И тут же, если говорить о Курляндии, так это в Веди. После чего последовали несколько судебных процессов. Министерство благосостояния за свои деньги подало на нас в суд за то, что мы их честь и достоинство разрушаем. И я думала, что сейчас, с тех пор, как создано детское министерство, что таких делов уже нет, что они уже все у них под контролем. И вот сейчас приехала неделю назад Татьяна Бражник и сказала, что вот такие слухи идут, что там не все в порядке. Потому мы сюда приехали. Я даже детей взяла с собой, потому что они тоже очень заинтересованы. И они хотели поговорить с этими людьми, бывшими стиклинскими воспитанниками. Arī tu paši latviski varat? Arī to paši latviski? Jā. Kāpēc jūs šodien šeit? Pirms nedēļas pie manis ieradās Tatjana Bražņika no Žēlsirdības mājas un uzrakstīja iesniegumu, ka viņi lūdz glābiet bērnus palīdzību, lai noskaidrotu, vai pret bērniem, kuri pat labam atrodas stiklu bērnu iestādē, netiek piemērota vardarbība. Un viņi sacīja, ka viņi par šīm aizdomām ir informējusi Bērnu un ģimenes lietu ministriju. No ministrijas ir atbraukusi inspekcija, kura itin kā ir atbraukusi runāt ar viņu bērniem, un cilvēki esot aizrādījuši šiem Taķenas Bražņikas Žēlsirdības mājas audzēkņiem, ka tā esot fantazēšana, un vai tik viņi to visu neesot izgudrojuši, un ka viņi uzskata, ka pret garīgi bērniem ar jauniešiem ar garīgās attīstības traucējumiem, tā ir visai vardarbīga metode šādi viņus izjautāt, jo viņi jau tā ir iebaidīti un neatraisīti. Bet tā vietā, lai tiktu veikt šāda inspekcija pašā tagad tajā stiklu iestādē, par ko šie bijušie audzēkņi sūdzējās, ka tas nav īsti ticis darīts. Tas, kas mūs uztrauc visā šajā situācijā, bija tas, kad ir aizdomas kādai personai, vai tīpaši jau valsts amatpersonai par situāciju, kas varētu apdraudēt bērnu attīstību, dzīvību vai veselību, tad ir momentāli par to jāziņo attiecīgām izmeklēšanas institūcijām, respektīvi policijai vai prokuratūrai. Un cik mums bija zināms, tad šāds iesniegums nav no ministrijas vai inspekcijas nācis policijai vai prokuratūrai. Un tamdēļ mēs gribējām šeit atbraukt, parunāt ar šiem bijušajiem audzēkņiem un tad rakstīt no sevis šo iesniegumu. Paldies. Tam что-то кричит baigi. 11 gadi atpakaļ, un neviens neko nav darījis. 11 gadus atpakaļ man brāli nodūrta, kad cūku pašā centrā. Kad skaties uz to, mani dedzināja cigarete, mani ko darīja, man baži končiks. Apakšgalā man baži čiekurs, es biju kādam vajadzīga. Neviens nekas nezins, un saka, mūsu policija lietāt zins, kur? Baiba, es nevaru atbildēt par vispārējo policijas darbību un konkrētāk. Kas sēž nevainīgs cilvēks uz 8 gadiem, tas arī nav normāli. Jūs varat nākt uz policiju, jūs varat pieprasīt. Aiziet uz policiju, tā kā mēs aiziet uz policiju ar Taņas, tā nav neviena lieta, neviens dokuments mans. Taņa dabūja tikai mans dokuments arhīvā. Nekur nebija. Tikties rītdien policijā, lūdzu, es esmu gatavi iesaistīties šeit procesā. Šobrīd Нация, вот вы участие принимали в школе Исаенко? Да? Вы не могли найти деньги с сиротским судом, чтобы справиться с ним? А он сейчас в Израиле. Значит, выход можно было найти из положения? Pagaidiet, es neesmu nekāds sponsors. Man ir savu kompetence izmeklēt konkrēts iesniegums, konkrēts krimināli. Es uzskatu arī...
Pagaidiet, es uzskatu, ka konkrēto krimināllietu, ka process ir novirzīts līdz tiesai, un kā es paskaidroju, cilvēks šobrīd atrodas brīvības atņemšanas vietā, saņēmis sodu, bet par visu pārējais atvainojas ir arī sociālie darbinieki, kas arī par to uzņemties atbildēt. Es nevaru visu spēles pārstāvēt. Государство для Коли Исаенко не могла найти деньги, чтобы отправить его ребенка спрятать в Израиль. А мы представителей. Мы хотели информировать общество о той государственной проблеме, которую решает Дом милосердия. И действительно, это проблема не нашего самоуправления, это проблема всего нашего государства Латвии. И то, что сегодня дети свидетельствовали о том, что с ними случилось когда-то, да? Я очень хотела бы надеяться, что это было когда-то, что это было в прошлом, что сегодня такого нет. И что сегодня Но ходят слухи, что такое продолжается? Ну, конечно, мы это только слышим, и это только слухи. И чтобы сказать наверняка, что там делается что-то, и что-то делается, что-то не делается, это нужно, чтобы сегодня кто-то об этом сказал. И у нас нет цели, чтобы мы доказывали, что вот то, что было когда-то, есть и сегодня. Я просто уважаю тех людей, которые работают там, в этих детских домах. И у нас дети приезжают и на каникулы сейчас, которые несовершеннолетние дети, и проводят каникулы и недели, выходные, да. Ни один из этих, кто к нам приезжает на выходные, не жалуется, что их там обижают. Если там было где-то в одном месте, то сейчас я звонила туда, там все в порядке, они поменяли совершенно, ездят за детьми в интернат и забирают их туда утром, вечером обратно. Потому что обижали не в детском доме, а обижали там в интернате, где они учились, в другом месте. И теперь они их в интернат просто не оставляют. И решаются эти вопросы, понимаете, поэтому... А из Стиклов к вам приезжали? Нет, потому что у нас нет абсолютно никакого сотрудничества. Мы ездили туда, предлагали свою помощь, сотрудничество, но нам отказали, ну и в такой форме, что им не нужны. Им не нужны наша помощь, наши услуги. Хотя я так думаю, ну почему детям надо находиться и летом в детском доме, если есть возможность вот выехать в город, например, в Венспилс, да? У нас ведь есть аквапарки, у нас море, и мы ездим на экскурсии, и у нас ведь чудесные детские эти скверы и парки. Город красивый. И детям есть что видеть, и детям есть что делать. Не только что вот они работают, только у нас в центре больше ничего не видят, да? Видят, и им нравится. И просятся сюда приезжать. И сейчас, думаю, вот публикация была. Вот там, Таня, ты опять что-то там наговорила лишнего. Люди все равно звонят. Администрация детских домов звонят, говорят, дети просятся к вам. Можно они приедут? Я говорю, конечно, можно. Мы заключили договор с 3 детскими домами. И вот сейчас 15 числа приезжает из Риги, из детского дома 15 человек, хотят посмотреть, как мы, что мы, и где мы, и что мы, и как мы занимаемся. И хотят расспросить и с нами познакомиться, потому что мы не знакомы, еще дети знакомы, а администрация детских домов нет, некоторых. И поэтому... Но сотрудничество с министерством как развивается? Сотрудничество с министерством... С 2 министерствами. Семьи и ребенка, господин Баштакса, оно всегда у нас было. Всегда мы сотрудничали, всегда мы писали то, что мы хотим поменять, что мы хотим что-то изменить в политике по отношению к этим ребятам. Ну, вы писали, а они в ответ? Ну, они писали, что вы очень хорошо это делаете, что спасибо, что очень хорошо вы делаете. И ребята, это что ваше, это ваше лауцинг, это ваше поле деятельности, что ребята... А помощь? Помощь, пишите проекты. Пишите проекты. А я вам скажу так, что может быть то, что были бы у нас зарплаты, что платить, да, платить социальному педагогу, платить медсестре и так далее. У нас бы были люди, но мы не можем рассчитывать только на то, что люди
Jau vairāk kā 15 gadus Ventspils alternatīvais aprūpes centra žēlsirdības māja īsteno adaptācijas programmu bijušajiem bērnu nama audzēkņiem. Šajā centrā jaunieši mācas dzīvot patstāvīgi. Pagājušās nedēļas nogalā žēlsirdības mājas dibinātāja Tatjanas un Valērija Brežņiku rīkotajā preses konferencē, piedaloties preses pārstāvjiem no Labklājības ministrijas, Bērnu un ģimenes lietu ministrijai, Bāreņu tiesas policijai, kārtējo reizi izskanēja valsts attieksme pret cilvēkiem ar intelektuālās attīstības traucējumiem. Preses konferencē piedalījās arī žēlsirdības mājas audzēkņi. Viena no problēmām ir saistīta ar bijušo bērnu nama un specializēto skolu audzēkņu nespēju uzsākt patstāvīgu dzīvi pēc šo skolu absolvēšanas. Viņi neprot pat maizi griezt, nemaz nerunājot par iespējām pašiem nopelnīt izdzīvošanai nepieciešamos līdzekļus. Pašreizējā centra pieredze liecina, ka slimajiem bērniem pat netiek noformētas invaliditātes apliecības. Вот сидит Райтис. Значит, он этот... Lūk, sēž Raitis. Viņš mācījās internāta skolā Stikli. Viņam ir 7 klases izglītība, un viņam nav ne darba, ne specialitātes. Kas pie tā vainīgs? Kāpēc nav nekādu sociālo garantiju, ja ir izglītība? Kas pie tā ir vainīgs? 33. pāns 857. likums. Tur tiek norādīts, ka pašvaldība konkrēti atbild par tiešu integrāciju. Sabiedrībā cilvēki ar garīgās attīstības traucējumiem netiek uztverti nopietni. Savukārt žēlsirdības māja ar savu darbu pierādījusi, ka šie cilvēki spēj dzīvot patstāvīgi. Mēs esam izlaiduši dzīvē 9 cilvēkus, kas aizgāja patstāvīgi dzīvot. Veido ģimenes, ir mums kāzas, 2 bijušas, kas ir atraduši algotu darbu. Taču viena organizācija nespēja palīdzēt visiem, un vēl jo vairāk tāpēc, ka šis centrs ir sabiedriska organizācija, kurā visa darbība galvenokārt balstās uz žēlsirdības mājas dibinātāju entuziasmu. Nelielu finansiālu atbalstu sniedz pašvaldība, taču tas nebūtu nav pietiekams, jo centrs pilda valsts funkcijas. Žēlsirdības mājas vadība sadarbojas ar Bērnu un ģimenes lietu ministriju, taču ministrijas atbalsts galvenokārt vien saistīts ar pozitīvu attieksmi pret žēlsirdības māju. Bijušajiem bērnu nama audzēkņiem pašvaldība piešķir dzīvokļus, taču visbiežāk, nespējot dzīvot patstāvīgi, viņi zaudē dzīvokļus, nonākot uz ielas. Pagājušās nedēļas preses konferencē bijušie bērnu nama audzēkņi pauda savu sāpīgo dzīves pieredzi. Kā piemēram, ir gadījumi, kad bērni pēc bērnu namiem tiek nosūtīti uz veco ļaužu pansionātiem. Man ir vairāk draugs, kurus ievietoja Jelgavā kaut kādā pansionātā. Ašmanmārs, Ulds Praulišs, Miķels Narvila un tur viņi vairāki. Kaut veci viņi manos gados. Jauni, normāli puikas. Es nezinu. Viņiem varbūt arī iestāsta, tev tur dzīvoklis pienākas, tā kā es zinu pa Pisrajānu. Cik klases beidz? Es beidzu 1 gadu ātrāk, varbūt viņš 10, es nezinu, cik viņš beidz. Viņam jau pirms tam bija teikts, ka viņam Kuldīgā būs dzīvoklis. Nevis dzīvoklis, bet pansionāts. To, ko viņš nemaz nezināja. Piemēram, Miķels gāja man 1. klasē. Viņš pat nepabeidz skolu, viņam bija vēl 10. klasē jāiet. Viņi jau 9. klasē nosūtīja, beidz jau 9. klasu un nosūtīja jau uz pansionātu. Tāpat vāciet Jāni. Viņam vēl 2 gadi bija jāiet skolā, bet viņam ātrāk nosūtīja. Bijušie bērnu nama audzēkņi stāstīja par pārdzīvoto morālu fizisko vardarbību. Par katru mazāko nepaklausību bērni tika aizsūtīti uz psihoneiroloģisko dispanseru, kur viņiem tika dotas spēcīgas iedarbības zāles. Graujošas sekas šādas zāles rada pieaugušajiem, kur nu vēl bērniem. Žēlsirdības mājas vasarās rīkotajās nometnēs tiek aicināti bērni no dažādiem Latvijas bērnu namiem. Valērijas Brežņiks stāsta, ka reiz nesagaidot 2 bērnus, viņi zvanījuši uz bērnu namu, lai pārliecinātos, kāpēc bērni nav ieradušies. Es jautāju, un kur tad ir meitenīte un puisītis? Puisītis it kā aizbēdzis, bet meitenīte psihiatriskajā slimnīcā. Es jautāju, kāpēc viņa ir psihiatriskajā slimnīcā. Jūs zinat, viņi neklausīja audzinātāju, neizslēdz televizoru. Un kā sodu, viņi nosūta uz psihiatrisko slimnīcu Liepājā. Ja runā par bērniem, tad 2 no viņiem, Alberts un Zina, nobijās un neatnāca, jo joprojām viņi baidās.
Bijušo bērnu nama audzēkņu stāstītājs izraisa sāpīgas emocijas, un pats briesmīgākais ir tas, ka viņu izmisuma sauciens pēc palīdzības tā arī ticis ignorēts, jo neviens viņiem neticēja, visu notikušo piedēvējot šo cilvēku slimajai iztēlei. Šobrīd Bērnu un ģimeņu lietu ministrija nosūtījusi neatkarīgu inspekciju ar mērķi veikt pārbaudi bērnu namā Stikli. Mūs uztrauc visā šajā situācijā bija tas, kad, ja ir aizdomas kādai personai vai tīpaši jau valsts amatpersonai par situāciju, kas varētu apdraudēt bērnu attīstību, dzīvību vai veselību, tad ir momentāli par to jāziņo attiecīgām izmeklēšanas institūcijām, respektīvi policijai vai prokuratūrai. Un cik mums bija zināms, tad šāds iesniegums nav no ministrijas vai inspekcijas nācis policijai vai prokuratūrai. Un tamdēļ mēs gribējām šeit atbraukt, parunāt ar šiem bijušajiem audzēkņiem un tad rakstīt no sevis šo iesniegumu. Kā piemēram, Raitis no Stiklu internāta skolas aizbēdzis, jo piedzīvojis vardarbību. No skola aizgāju prom tomdēļ, ka man tur pret mani slikti izturējās. Slikti izturējās, apbižoja man sit. Raitis pārdzīvojis savu vienaudžu pazemojumus. Un atkal rodas jautājums, kāpēc internāta skolas vadība nav meklējusi risinājumu šajā situācijā? Tatjana Brjažņika apgalvo, ka Stiklu bērnu nams ir vienīgais, kurš nevēlas sadarboties ar žēlsirdības māju. Pats galvenais, uz ko Tatjana Brjažņika vēlējās vērst visu uzmanību, ir tas, ka nevaram ignorēt šīs problēmas. Lai situācija mainītos, valstī būtu jāuzsāk aktīvāka rīcība šo problēmu risināšanā. Viņš ir šobrīd tik sasāpējis, ka mēs nolēmam informēt sabiedrību par to, ka mūsu valstī pastāv problēma. Tā nav Ventspils pilsētas pašvaldības problēma. Tā ir problēma, kas pastāv valstī. Šobrīd 700 cilvēku stāv rindā no bērnamiem, lai varētu viņi iziet no bērnam, sasniedzot pilngadību, un lai viņus varētu ievietot psihoneiroloģiskos pansionātos, ir milzīgas rindas, un tās rindas ir 2-3 gadu garumā. Mēs esam tie, kas uzstājamies ar iniciatīvu šito problēmu mazināt.